vēl vienu jauno enerģijas elpošanas pasniedzēju, Edgaru, kurš pastāstīs, kā dzīves virsotne ir izmainījusi viņa dzīvi. Aplaus Edgaram! Labrīt visiem! Es sākšu no beigām. Iepazīstinu sevi, esmu Edgars Kauliņš, jurists ar holistisku pieeju, 3 bērnu tētis un arī elpošanas pasniedzējs. Mans stāsts sāks pirms 2 gadiem. Es strādāju darbvietā. Es saprotu, ka es nevaru pastrādāt. Es vienkārši nejūtu dzīvesprieku un es vienkārši nevaru pavilkt to darbu slodzi. Un es nolēmu paņemt slimības lapus uz 1 mēnesi. Un es saprotu, ka paiet tas 1 mēnesis, bet nepaliek labāk. Tad es saprotu, ka ir dimbā. Es pieņemu lēmumu aiziet projām no darba pavisam. Man galvā iešaujas doma, ka pusgads un gan jau būs labi. Bet kas notika, es kā vīrietis, kā ģimenes apgādnieks, saprotu, ka man ieslēdzās tāda kā nevērtības, nevajadzības sajūta. Liekas, ka kā es tad esmu vajadzīgs. Un es sāku to kompensēt. Un es principā sāku strādāt vēl vienu darbu, tikai mājās, domājot par celtniecības lietām, būvēt māju un tam līdzīgi. Un es saprotu, ka es neesmu sev iedevis atpūtu. Un pēc pusgada es atbūju savā dzīves zemākajā punktā, kas izpaudās aptuveni šādi. Saptuni, kādas 10 minūtes vienkārši kratījos, un tā nebija vienkārši atslābināšu kratīšanās, tā bija vienkārši sarkanā lampiņa manai nervu sistēmai. Un mēs braucam ar sievu uz slimnīcu pa ceļam, mūs apstādina policija. Un te tas smieklīgais variants. Policija saka, kur brauci, kur steidzaties? Sieva saka, slimnīca, kas vīram? Ar sirdi slikti, man tā iekšēji. Ok, labi, izdaram lietas slimnīcā viss un braucam mājās. Un, es ar sievu runāju, protams, saprotu, ka šitā nevar turpināt. Man tā sajūta ir tāda, ka es funkcionēju uz 20% un man bija problēma ar sēžas nervu. Es principā biju mentāli un emocionāli salauzts un arī fiziski. Es knapi varēju nostājāt 100 metrus un man vajadzēja apsēsties vienkārši. Un tas, ko mēs izdarījām, pateicoties arī sievai, ka viņa bija pirms gada vēl nopirkusi transformācijas kursu, kurš mums nostāvēja plauktiņā. Tad 2,5 gadi atpakaļ tas bija. Vienkārši gadu viņš nostāvēja plauktiņā. Un es saprotu, ka šis ir tas instruments, kas vienkārši es mēģināšu. Un tā 1 mēneša laikā, transformācijas kurs ir 1 mēnesi pamatā. Bet man tas aizņēma 3 mēneši, jo man tā mentālā kapacitāte bija tik zema, ka es vienkārši nevarēju pavilkt to slodzi, jo man tie procesi bija ļoti spēcīgi. Bet pēc 3 mēnešiem es saprotu, ka tas ir kā, es esmu šeit, es esmu apzināts, man viss notiek, es sāku atgūt enerģiju. Protams, man tas notiek pakāpeniski, tāpēc, ka man tas posms, liekas, ka es biju ar mīnuszīmi vispār kaut kādā bedrē, es nezinu, cik tur dziļi. Bet es pēc 3 mēnešiem jūtos kā cilvēks, es saprotu, kas man ikdienā ir jādara, es saprotu, kas man ir jāmaina. Caur treniņu programmu Miers es atrisināju savu trauksmi, transformācijas kurs 2. līmenis. Un tas, ko es izdarīju, es neasociēju vairs sevi ar to Edgaru, kas bija tas slimais, nespēcīgais, bezspēcīgais un perfekcionists, bet es veidoju savu jauno versiju. Un es pa ceļam atbrīvojos no sēžas nervu problēmas, pa ceļam vēl arī no astmas, un esmu arī pasniedzējis. Un
esmu uzsācis savu jauno versiju tādu, ka es esmu pašreiz arī uzņēmējis pats par sevi, un es vienkārši dzīvoju dzīvi. Un tas, ko es varu jums nodot, ir tas, ka, lai cik jūs struntīgi arī justos, atcerieties, ka jūs esat lielākā šīs planētas vērtība. Katrs no jums. Un pietiek tikai dažu procentu ticības momenta, lai tu nostātos uz savu tā dzīves ceļa un turpinātu kāpt šādi, bet uz augšu. Un atceries, ka tas ir ilgtermiņa process. Paldies!